kad tu viņā ieliec saspraudi. Tas izskatās tik labi un nedaudz seksīgi. Come on! Pagājušajā gadā es atradu sev jaunu hobiju, kas ir iepirkšanās humpalās. Un klausieties, es vienmēr domāju, ka es nekad nevarēšu būt tas cilvēks, kurš iepērkas humpalās vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, es vienmēr domāju, ka cilvēki, kur iepērkas humpalās, viņiem ir ļoti foršs stils. Un man vienkārši likās, ka es neesmu pietiekami stilīga, tā kā man nav tā acs uz lietām. Es varu pamanīt, ka apģērba gabals ir foršs un ka viņš uz mani labi izskatīsies tikai tad, ja viņš ir perfekti sakārtots un uzlikts uz manikēna un jau veikalā tā kā salikts kopā ar lietām, kuras ar viņu izskatīsies labi. Un vēl viens iemesls, man likās, ka tā kā cilvēki, kur iepērkas humpalās, viņiem parasti ir tāds konkrēts stils. Es uzlikšu piemērus uz ekrāna, tāds tā kā boho vai Y2K, tā kā tomēr daudz drēbju, kas ir humpalās, ir vecākas drēbes, un līdz ar to tavs stils automātiski būs tā kā Y2K. Tas ir tas, ko es domāju. Bet tad es kaut kā vienkārši pamēģināju aiziet uz humpalām. Nav tā, ka es iepriekš vispār nebiju bijis humpalās, bet biju bijis humpalās ar mammu. Es nekad tur nebiju aizgājusi tā pilnā nopietnībā. Un es aizgāju uz savu vietējo humanu. Un es tur atradu tik daudz smukas drēbes, un kopš tā laika es staigāju pa veikalu, un man tāds, visas šīs drēbes ir foršas, bet es to visu varu atrast humpalās. Pat ja tavs stils ir super duper chic, elegant, un tu ikdienā valkā tikai Chanel, tu tāpat vari atrast drēbes humpalās, kuras izskatīsies labi ar tavu stilu. Ziniet, kāpēc? Vai jūs esat redzējuši, cik pilns internets ir ar Shein hauls? Jebkurš cilvēks, neskatoties kādā budžeta kategorijā viņi iepērkas, tagad var nopirkt tik daudz drēbju, tāpēc, ka tās drēbes ir lētas, cilvēki pērk vienkārši jebko. Nemaz nepadomājot, vai viņiem tas patīk, vai viņiem tas piestāvēs, vai viņiem tas aizvien patiks nākamajā sezonā, kas ir briesmīgi, bet saruna bišķiņ citā reizē. Bet tāpēc pašlaik humpalas ir vienkārši pilnas ar tik daudz labām drēbēm. Un tāpēc es šodien gribēju to pierādīt un parādīt jums dažas no savām mīļākajām drēbēm no humpalām. Starp citu, paskatieties, cik man ir perfekti māga. Bet pirms mēs sākam, man ir jāpiemina, ka mans stils ir nedaudz mainījies. Es tiešām uzskatu, ka iepērkoties humpalās, tu vari uzlabot savu stilu. Tas, ko es runāju par pašu sākumu, tā ka man nav acs uz tādām lietām, tev viņa vienkārši ir jāuztrenē, un manuprāt, es no visas sirds domāju, ka iepērkoties humpalās, tavs stils paliks labāks. Un līdz ar to tagad es jau māku nedaudz labāk eksperimentēt ar stilu, bet kad es sāku iepirkties humpalās, es vairāk tēmēju uz tādiem tā kā basics, ļoti elegantu un tādu neitrālu stilu, bet man ir jāatzīst, ka galvenais iemesls, kāpēc es visus gadus tā ģērbos, ir tas, ka tāds stils ir vienkārši. Tā kā tāda veida stils vienmēr izskatās labi, un tieši tāpēc es pie tā pieturējos. Līdz ar to daudzas no šīm drēbēm, kuras es rādīšu, būs vairāk tādā stilā, kaut gan pēdējā laikā es sāku nedaudz vairāk eksperimentēt. Ok, tagad mēs pārcelsimies uz nedaudz citu vietiņu, un es jums parādīšu savas humpalu perles. Manuprāt, šī būs diezgan laba vieta modelēšanai. Ja jūs domājat, kas ir tas? Tas ir mans pingvīns. Ok, mēs sākam ar vienu no maniem visu laiku mīļākajiem topiņiem, jo paskatieties uz šo. Tās rokas. Tas, kā viņš izceļ vidukli, šeit var sasiet tā kā bandīti un var arī atstāt vienkārši mazgu un tā kā garākas tās lendītes. Šeit ir tāda kā mežģīna. Viena piebilde ir tas, ka viņš noteikti bijis domāts sievietēm par lielākām krūtīm. Tāpēc es parasti viņu šeit kaut kā tā kā saspraužu, lai šis nekristu vaļā un man nebūtu nedaudz tā kā nērti. Un man vienkārši ļoti patīk šādi te veida tā kā wrap apsienamie krākli, kuriem ir kaut kāds tāds elements. Izskatās tik fejīgi un tādi
nedaudz uz to boho pusi, un man jāpiemina, ka man ļoti patīk šī sage krāsa. Tā ir viena no manām mīļākajām krāsām. Tā kā jā, bet kopā ar vienkārši zilām džinsām šis izskatās tik labi. Es vienkārši mīlu šo topiņu. Turpinot vasaras topiņu tēmu, šo es dabūju veikalā The Northern Grip pa €1, kad viņiem bija milzīga izpārdošana. Un no sākuma man bija tāds... Vai šis ir par daudz, jo es vienmēr esmu baidījusies no sarkanas krāsas. Klausies, brīdī, kad tu sāc vilkt sarkanu krāsu, tu kļūsti apsēsta ar viņu. Tagad manā skapī ir tik daudz spilgti sarkanu drēbļu. Bet jā, es iedomājos šo topiņu kopā ar džinsu šortiem. Es pagājušajā vasarā ar šo topiņu braucu uz pludmali ar draugiem spēlēt volejbolu un es vienkārši jutos viņā tik labi un brīvi un nedaudz seksīgi. Nezinu, vai šis ir tā kā pidžamas topiņš, jo viņš ir noteikti tāds satīnīgs, bet, manuprāt, mūsdienās neviens tam nepievērš uzmanību. Varbūt tava ome kaut ko pateiks. Manuprāt, visi valkā satīna topiņus mūsdienās. Un nevienam neinteresē, ka tā ir pidžama. Un paskatieties, kā viņš krīt, tu vari droši piesties un ne par ko neuztraukties. Tā kā šis noteikti ir kaut kas pievērš uzmanību, tas nav tāds neitrāls topiņš, bet es viņu mīlu. Runājot par neitrāliem satīna topiņiem, šis ir ļoti elegants. Viņš ir apmēram tāda paša piegriezuma kā iepriekšējais, bet, kā jūs redzat, viņam ir daudz augstāk dekoltē līnija, un līdz ar to viņš vairāk nosedz. Es ar šo topiņu esmu bijusi vairākos tādos pasākumos, kas ir kaut kādās mākslas galerijās un tā tālāk, un manuprāt, šis ļoti piestāv. Tā kā tāda veida pasākumiem es viņu esmu vilkusi kopā ar šiem svārkiem, kas arī ir no humpalām. Un jā, šī arī noteikti droši vien ir bijusi pidžama, bet atkal, manuprāt, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Runājot par tādām vairāk elegantākām un piezemētākām opcijām, manuprāt, šī te kombinācija ar to balto apakškraklu un šo te mazo jaciņu ir tik perfekta. Man patīk, ka viņu var uzlikt tā kā vairāk uz pleciem, un tad, ja tev ir kaut kāda smuka krūštura krāsa, tad viņu arī var redzēt, bet, protams, var uzvilkt arī neitrālu krūšturi vai arī vispār to visu apsekt. Runājot par pieklājīgiem variantiem, man ir vairākas blūzes darbām, un šī varētu neskatīties īsti īpaša, bet, kad tu viņā ieliec saspraudi un tad uztaisi viņu šādu, šeit ir vēl divas citas darba blūzes. Šī nav īsti nekas īpašs, bet šo te es nopirku vintage veikalā Helsinkos pagājušajā vasarā, kad Butter Yellow bija viss, par ko visi runāja. Ir nedaudz tā kā iešūts, līdz ar to viņa arī tādā veidā izceļ vidukli. Runājot par lietām, kuras es dabūju Helsinkos, šis ir mans šīs sezonas mīļākais džemperis. Viņš iespējams bija nedaudz par dārgu. Es nezinu, ko es domāju. Tas noteikti bija ceļošanas efekts. Zini, kā, kad ceļojumos tu vienkārši esi gatavs tērēt tik daudz vairāk naudas. Ja es nemaldos, šis bija 12 vai 13 eiro. Man viņš vienkārši likās tik ļoti mīlīgs, un es šajā sezonā ar viņu esmu sataisījusi tik daudz smukus outfitus. Viens no maniem mīļākajiem ir savilkt šo džemperi ar tādiem minisvārkiem un pārvilkt pāri arī tādu tā kā pelēgu žaketi, kas piestāv šiem svārkiem, ar zeķu biksēm. Tas viss gadās tik labi. Un tagad laiks manai jaunākajai pērlei. Es šo dabūju pirms kādām pāris dienām. Es vienkārši iegāju Vintage Humanāts un es pamanīju šo vienkārši perfekto zāres vestīti. Tur viņai nav pilnīgi nekādu mīnusu, viņa nav nekur netīra, saplēsta, nekas tam līdzīgs. Un paskatieties, kā viņa atkal izceļ vidukli. Šeit sānā ir tāds audums, kas ir tā kā savalkošs. Arī tas garums, tas, ka viņai ir augstais kakls, kur es vienmēr nosmērēju savu kosmētiku, tas gan ir viens mīnus, bet labi. Viņai ir arī kapuca. Viņai ir te tādas ļoti
neitrālas kabatiņas. Es nesaprotu, kāpēc galvenai kāds no šīs vēl ir ļoti. Viņi maksāja 6 eiro, starp citu. Es varu braukt uz Norvēģiju, uz kaut kādu bagātu cilvēku ski resort, un, manuprāt, ar šo es tur perfekti iedarētos. Es nezinu, vai tu vari redzēt video, bet es tikko nosmērēju šo te apkakli arī. Nē, iepirkties ar pilnu seju kosmētikas. Lūdzu! Ok, jā. Šis topiņš ir ļoti vienkārši, bet jūs saprotat, kāpēc man viņš bija jāparāda, vai ne? Man nav pareizais krūsturis šim topiņam, kaut gan man ļoti patīk, ka tā kā kaut kas no krūsturu lien ārā, ja viņš ir mīlīgs. Jā, viņš arī ir netīrs, lūdzu ignorējiet to, bet come on! Un tā mugura. Bet es viņu savilku kopā šiem svarkiem, kuri arī ir no humpalām, un es viņus arī nopirku iepriekšējā vasarā, kad bija ļoti populārs polkadot trends. Pagājušajā vasarā es humpalās speciāli centos atrast trendīgas drēbes, jo man tas likās tik interesants koncepts. Un es labprāt uztaisītu arī veselu video par to. Bet jā, vienkārši ļoti viegli, vasarīgi svārki. Jā, viņi ir saburzīti, jo pašlaik ir ziema, un man viņi bija vienkārši ielikti skapī. Viņam arī ir tas sasienamais wrap tips, bet šeit ir arī podziņas. Vienīgais, ja jums interesē, šo arī es patiesībā saspraudu, manuprāt, jo te nav, kā redzat, ļoti daudz auduma. Šis ir ļoti smuks tērps, kuru es valkāju arī savā ceļojumā uz Austriju šajā vasarā. Tur bija ļoti karsts. Šī vienkārši perfekti. Kā manas paduses elpo, manas ciskas elpo, mana mugura elpo. Vienkārši perfekti. Un uz beigām es pavisam ātri vēlējos parādīt šo ļoti vienkāršo outfitu, lai vienkārši pierādītu, ka tas, ka tu iepērties humpalās, nenozīmē, ka tev ir kaut kāds traks stils vai kaut kāds vecmodīgs stils. Šis tērps ir reāli vienkārši no Zāras vasaras kolekcijas. Pagaidiet pāris mēnešus, un šie te apģērba gabali būs Zāras plauktos. Tu vienmēr vari atrast kaut ko, kas ir tavam izmēram un tavam ķermeņa tipam. Tā kā vienkārši nebaidies un aizēj. Jā, es tiešām uzskatu, ka, lai arī kāds būtu tavs stils un ko tu meklē, tu vienmēr kaut ko atradīsi sev. Teiksim, tagad, kad es eju uz humpalām, es reāli pamanu kaut kāds apģērba gabals, un man ir tāds, tai draudzenei šis tik ļoti patiktu. Citai draudzenei šis ļoti patiktu. Un man ir draudzenes ar ļoti daudz tā kā dažādiem stiliem, un tāpēc es vienkārši zinu, ka visi tur var kaut ko atrast. Tāpēc mans mērķis ar šo video bija vienkārši parādīt kaut kādas savas pērlītes. Es zinu, ka dažas no viņām, teiksim, šāds te topiņš nav nekas īpašs, bet manuprāt ir vērtīgi arī parādīt, ka ne viss, kas ir humpalās, ir crazy cat lady stils. Un iepirkšanās humpalās ir process, kam ir tik daudz plusi. Tu ietaupīsi naudu. Tu darīsi kaut ko labu planētai. Manā skatījumā tu arī iemācīsies labāk darboties ar modi un drēbēm un izprast savu stilu. Teiksim, arī manā gadījumā, manuprāt, ir labi sākt ar tādām bāzes lietām. It īpaši, ja tu neesi pārliecināts par savu stilu. Tā kā tik daudz plusu, un ticiet man, es varētu par šo runāt stundām ilgi, bet manuprāt, būtu labi beigt šo video. Es ļoti ceru, ka jums patiks šis video. Lūdzu, abonējiet manu kanālu, spiediet like, ierakstiet kaut ko komentāros. Es tik ļoti vēlos dzirdēt vairāk no saviem sekotājiem, un tiekamies nākamreiz.